Nu ko, esiet sveicināti visi šeit Lielvatonē, esat sveicināti pēc vesela gada, jo atkal mūsu jubilāri, deju kolektīvs Mārtiņš gaida savus draugus, jo nav nemaz tik daudz deju kolektīvi, kuriem ir arī vārda diena, un tāpēc katru gadu senioru deju kolektīvs Mārtiņš šeit Lielvatonē sagaida savus draugus, skatītājus un visus mīlētājus, kas mīl deju, kas mīl latviešu tautas tradīcijas. Nu, lai gan mūsu Mārtiņš jau 15 gadus, kā ir seniori, viņi vienmēr sirdī mūžam jauni. Lai atklāja mūsu skaisto koncertu senioru deju kolektīvs Mārtiņš ar deju Ko es jaunis nedarīju? Speciāli seniori. Thank you.
Brauca pa vārtiem, piesien savu kumeliņu, pakar savu mētelīti, pie tā vārtu stabiņā. Pēc saules kalendāra Mārtiņi izzīmē tādu viduspunktu starp Miķeļiem un Ziemassvētkiem. Un tāpēc arī šajā laikā ir beidzies jau arī veļu laiks. Un, protams, kad viss notiek, jo sākas arī sala laiks, kad beidzot purvi ir aizsaluši un beidzot ar tiem kunga ratiem par visiem purviem var aizbraukt uz kādu kārtīgu muižu. Nu, un ja jau muiža, tad mēs sveicinām mūsu draugus deju kolektīvu Eks-Lielupē! Nu, kā jau muižkungiem piedarās muižas kadriļa. Eks-Lielupē, sveiciens jums! Atkal visu scenāriju sajauc. Aplausi Mārtiņam! Vai cik labi, ka deju kolektīvā Mārtiņam ir atbraucis kāds Mārtiņš, lai viņš tagad liek visiem galdā, vai ne? Jā, lai viņš liek galdā. Muižas kadriļa un Eks-Lielupē.
vecpuisīti, kam tu nāci rudenī? Rudenī lieli dubļi, lietus dienas, tumšas naktis. Jā, Mārtiņi, tas laiks, kad mēs arī skatāmies, kāds būs laiks, un es jūs visus varu apsveikt, jo jūs visi iekonomēsiet uz apkuri. Jo, ja Mārtiņi ir miglaini, un redzam, mazliet migla ir, tad ziema būs silta. Tā kā es apsveicu jūs visi iekonomēsiet uz apkuri. Bet Mārtiņos ir arī dažādi ticējumi. Un, lai jums būtu arī nākošgada maize un laba raža, jums ir jāsargā savas durvis. Un uz mājas durvīm jāuzzīmē Lietuvēna krusts, kas sargās nākošo ražu. Mārtiņos ir jāklāj balti galdauti, jo tas jau simbolizē, ka tuvojas arī ziema. Un, ja nu gadījumā pie jums atnāk ķekatnieki, kas katru gadu Mārtiņos arī nāk, neaizmirstiet viņus pacienāt ar plāciņiem, putraim desmu vai kādiem pīrāgiem. Bet pats svarīgākais, atšķirībā no Helovīniem, ja pie jums atnāk Mārtiņbērni, ar viņiem ir jādanco, kārtīgi jāizdanco. Un kur vēl labāk jāatbrauc ciemiņi, un tie ciemiņi ir šeit. Rota deju kolektīvs, Rota! Vārds jums! Arī mēs esam atbraukuši ciemos pie Mārtiņa, un kā gadies, kā ne, mani sauc Oskar. Lai kā arī tur būtu, mēs sirsnīgi sveicam vārda dienā. Nē, nu ko tu padarīsi? Jā, te jau atkal sabraukuši dažādi kungi, dažādi muiškungi, kuri to vien zin, kā tos mazos cilvēciņus izkalpināt. Nu, viņi tulīt parādīs. Kungurija!
Nedod Dievs tāda dienu, kāda diena Mārtiņam, no ciemiņa, ciemiņā gaļa nasta mugurā. Es Mārtiņu sagaidīju ar gailīša sekstītēm, tad jau nāca Ziemassvētki ar Sivēna šmecerīti. Jā, ja Mārtiņa dienā zosi staigā pa dubļiem, tad lieldienās tā slidināšoties pa ledu. Bet, ja Mārtiņa dienā salst, tad silti būšot Ziemassvētkos. Un cik ilgi pēc Mārtiņiem vēl kokos turās lapas, tad tik ilgi pēc Jurģiem nebūs vēl zāles. Bet cik ilgi vien dejos Mārtiņš, tik ilgi viņi gribēs arī kādas dāmas pavizināt. Zvošķīgs! Mārtiņam ir vecpuišam cauras bikses mugurā. Šuviet ātri jaunas meitas, dodiet bikses Mārtiņam. Mārtiņa dienā jāceļ galdā ne tikai tas gailis, bet arī kādi plāceņi, dažādi gaļas ēdieni un, protams, arī dažādi dzērieni. Bet es tagad gribu pajautāt mūsu dejotājām no Lielupes. Meitenes, vai jums ir paķēries līdz kāds Antuns? Nav? Nu kāds vismaz, Pīters ar nav? Jums ir Joņis? Jums ir Jēzups? To gan es gribu redzēt. Jēzups un eks Lielupē!
Līdz Mārtiņiem esot jānovāc visa raža un visiem laukiem jābūt apartiem. Jo un tad jau sākas arī tumšie vakari, kad senos laikos bērni pie skala uguns minēja dažādas mīklas un dažādus darbus darīja, kas ir jādara arī mājās. Tāpēc tagad nedaudz paminēsim arī mīklu tuliņās. Tātad pats galvenais. Mīklas ir visas par Mārtiņu dienu un par Mārtiņu dienu simbolu. Un piemēram, kas tas ir? Stiķu stiķiem, niķu niķiem, kaula degans, gaļas bārda. Gailis, ļoti labi. Nu tad vēl tāda. Saime ēd, galds runā. Kas? Sivenmāte pareizi, nu tad pēdējā. Vīrs iet pa ceļu, lūku punte mugurā. Gailis pareizi, es nezinu kā ar tiem gaiļiem, es nezinu kā tiem puišiem ar tām caurajām biksēm, vai vispār kāds lāpus šodien caurās bikses, bet nu mūsu dejotāji ir atveduši arī kārtīgu skroderi šeit. Ne tikai uz Līgo svētkiem. Aplausi! Mārtiņam ir pilns stallītis sirmu bēru kumeliņu. Dod, Mārtiņ, tu man vienu sirmu bēru kumeliņu.
Ūsiņš Mārtiņā saldu daru alatiņu, Mārtiņš miežus audzināja, Ūsiņš labus kumeliņus. Nu, es gan nezinu, kā tiem visiem pārējiem, bet no mūsu Mārtiņiem tie zurgi tādi riktīgi malni. Mārtiņš bija labs vīriņš par visiem vīriņiem, ne ruden pavasar pašā maizes laiciņā. Jā, nu tas laiks tenis Mārtiņos tiešām ir ļoti jocīgs, jo tik daudz ticējumi par Mārtiņiem un pēc tam arī par gaidāmajiem Ziemassvētkiem. Jo, ja Mārtiņa dienā ir atkušņi, tad visa ziema būs ar atkušņiem. Nu, atkušņi nav tā, tad ziemā arī nebūs. Ja Mārtiņa diena ir miglaina, tad būs silta ziema, un ja Mārtiņos uz kokiem ir sarma, tad nākamgad būs laba augļu raža. Nu, te nevar saprast, vai nu ir tā sarma vai nav, bet, nu, es zinu, ka mūsu lielapes dejotāji sagatavojuši fantastisku deju, kur es pirmoreiz dzirdu un pirmoreiz redzēšu Nurmes polka.
gribētu nedaudz iesaistīt pilnīgi visus cilvēkus, kas ir šeit. Mums ir jāsagatavo tagad plaukstas. Tā, sagatavojam, visi sagatavojam plaukstas, visi paceļam plaukstas augšā, Tā, un būs jāsasīt 3 reizes. Es mēģināšu dziedāt, bet jums būs jāsasīt 3 reizes. Tā kā šeit ir lielākoties dejotāji, jūs noteikti arī zināsiet. Patais mani baleliņi, sausa kokas brigulīti, man jāiet ir ieskulti, klip, klap, klap. Patais mani baleliņi, sausa kokas brigulīti, man jāiet ir ieskulti, klip, klap, klap. Jā, nu, tas izdevās mums superīgi, bet nākošajā dejā, es saprotu, ka nākošajā dejā mums būs vajadzīgi ļoti daudz kungi. Vai šeit ir kungi, kuri māk sist priguļus? O, 1 ir, jā, 1 ir, 2 ir, o, 3, o, 4, 5, oi, no malā. Tā, mīļie kungi un mīļās dāmas, šie kungi jums tuliņās parādīs, kā kārtīgi jāsit priguļi, kuri var darīt līdzi, kuri nemāk, tulīt iemācīsies, jā. Nu tad es teikšu tā. O, nu jau sākas sacensība, es redzu, ka... Tā, mīļie kungi, es saprotu, ka skatītāji ne visi to māk. Vai mēs varam sākt ar 1 spriguli? Ar 1. Varam sākt ar 1. Spriguļu sišana. Es arī māku. 1 sprigulis.
šajā skaistajā atrakcijā. Jā, ziniet, priekš nākošās dejas es gribētu teikt tā, ka Mārtiņam ir ļoti arī paveicies. Noteikti arī paveicies arī Lielupei un Rotai, bet Mārtiņā dejo ļoti daudz ģimenes, ļoti daudz vīrs ar sievu dejo. Un katru svētdienu, kad kāds no viņiem nav mājās, viņam ir viegli atbildēt. Kur tu biji atkal svētdienā? Uz mēģinājumu. Tāpēc nākošā deja speciāli veltīta dejotājiem ģimenēm. Es ar savu vīriņu. Tādos svētkos, īpaši saulgriežu dažādos svētkos, arī Mārtiņi neizpriek pēc dažādu zīlēšanām. Mārtiņu vakarā meitām gulēt ejot jānomet istabas vidū bruņķi. Kas tos pa sapņiem pacels, tas to apprecēs. Mārtiņu vakarā meitām jāēd siļķes galvu. Kas naktī dos ūdeni dzert, tas meitas brūtgāns. Ne, nu labi, ka Mārtiņos ir nedaudz augsti, un ka tās meitas tos bruņčus jau tagad nemet zemē, ka tikai tas vakarā būs. Sēļu valsīs un Rota!
nošūti zābaciņi, kad nevaru Mārtiņu dienu pagodam nodancot. Bet tā nav taisnība, mēs gan varam nodancoties līdz, kamēr jau kājās jau ir stīvums vai kamēr zābakos caurumi. Un mūsu Lielupe vēlreiz grib jūs sveikt ar skaisto deju Pārpļaviņu pāriedama, Pārpļaviņu staigādama. Kā tad īsti ir? Mārtiņa diena ir ne tikai ejošana un lustēšanās. Mārtiņa diena ir tas laiks, kad mēs arī godinām mūsu zemkopību, mēs godinām cilvēkus, kas ir cītīgi strādājuši, jo šajā dienā ir jāuzklāj ļoti bagātīgs galds, kas simbolizē pārticību un arī to, ka tikai katrs ar savu darbu var padarīt arī lielu pārticību. Nu ko, Mārtiņš, kamēr gaidīja savus ciemiņus, jau zapti ir savārījuši, bet tās pankūkas gan mums izceps, teju kolektīvs Rota, pankūk dancis, garšīgi. Tagad es jums ieliku iekšā laukumā, jūs beidzot ieliku. Ej, skrien. Nē, es tikai tā nav pieklājīgi. Jūs varēsiet fotografēt. Noņemt, tā? Tāpēc man jārunā. Nāmēr. Tā tur neņemot. Vārds atsauc.
arī vajag daudz. Nu, mēs gribam lielu paldies teikt mūsu ciemiņiem, deju kolektīvam rotam vadītājai Ludmilai! Un arī īpašu paldies un sveicienu mēs gribam teikt Eks-Lielupes kolektīvam un vadītājai Zaigai! Bet tagad gan, lai skan skaista mūzika, un visus mēs aicinām uz tradicionālo bukstiņu putru, un, protams, arī tur būs arī svaigi vārīta zelta, un, kā jūs redzat, arī jau varēsiet iegādāties visi, kuri vēlas mājas kūpinājumus, kā arī mājas garšīgi